Sveiki, esmu Amanda Krista Selmane, šobrīd studēju starptautiskās komunikācijas vadību 3. kursā un pastāstīšu pāris ieteikumus no savas pieredzes par to, kā veiksmīgāk uzrakstīt studiju darbu. Mans pirmais ieteikums noteikti ir iespēja robežās izvēlēties tēmu, kas patiešām interesē, un, ja, piemēram, tas ir kaut vai tikai uzņēmums, ko jūs varat izvēlēties tēmu, ko jūs varēsiet pētīt arī 3 naktī, lai jums arī deg acis un gribas rakt dziļāk arī nakts vidū. Mans nākamais ieteikums ir izvēlēties tēmu, kurai būs teorētiskā bāze, jo var gadīties, ka tēma ir superaktuāla, superinteresanta, bet nav teorijas, tāpēc iepriekš iesaku papētīt, vai ir literatūra par šo tēmu, jo pagājušajā gadā es saskāros ar to, ka es izvēlējos tēmu, kas, manuprāt, bija interesanta, bet sasniegt teorētiskās daļas apjomu bija diezgan izaicinoši. Kā arī, ja esat izvēlējušies pētījumu metodi anketēšanu, tad iesaku apdomāt, vai respondentu būs pietiekami daudz un vai sasniegsiet nepieciešamo respondentu skaitu. Protams, ir svarīgi arī darīt lietas laicīgi. Es zinu, ka studentiem to teikt ir gandrīz bezjēdzīgi, bet jūs paši būsiet tikai ieguvēji. Iesaku izveidot pašiem savu tādu kā to-do listu ar termiņiem, kad varbūt varat sarunāt ar darba vadītāju, ka tie ir tie jūsu termiņi. Un, jā, ir svarīgi gan teorijai pievērsties laicīgi, gan analīzē, kā arī laicīgi uzrunāt, ja jums ir paredzēta intervija, tad intervējamo, jo mums visiem ir savi pienākumi un savas ikdienas lietas. Tāpēc nevajadzētu visu atstāt uz pēdējo brīdi, kā arī, ja ir aptauja, tad atvēlēt tam pietiekami daudz laika, lai sasniegtu nepieciešamo respondentu skaitu. Vēl tas, ko es iesaku uzreiz darīt, ir noformēt visu tā, kā tam ir jābūt, un ielikt atsauces atbilstoši tam, kā tām ir jābūt. Jo, protams, ir vieglāk sarakstīt visu, un tad liekas, ka tad jau salikšu tās atsauces, bet patiesībā tas ir daudz sarežģītāk pēc tam, tāpēc iesaku to darīt uzreiz. Ir vērtīgi pārlasīt tekstu. Man pašai to nepatīk darīt, īpaši lielajos pētnieciskajos darbos, bet tas ir ļoti būtiski, lai izvairītos no kļūdām, neuzmanības vai vienkārši nezināšanas dēļ. Kā arī varbūt ir vērts, ja ir kāds draugs vai ģimenes loceklis, kuram iedot šo tekstu izlasīt, jo 4 acis pamanīs kļūdas daudz vienkāršāk. Formulējot secinājumus un priekšlikumus, ir ļoti svarīgi, ka tie ir konkrēti un precīzi noformulēti, kas, kāpēc, ko dara, cik bieži, jo konkrētāk noformulēti, jo skaidrāk ir gan jums, gan darba vadītājiem, gan komisijai, gan varbūt arī uzņēmumam vai jūsu pētījuma objektam, ja, piemēram, sūtīsiet šos priekšlikumus viņiem tālāk. Svarīgākais iekļaut nosaukumu, darba veidu, darba autoru, grupu un arī darba vadītāju, kā arī norādot viņa izglītību. Iekļaujam darba mērķi visā pilnībā, kā arī pētījumu jautājumu. Prezentējot, kad pārējām no titula slaida uz darba mērķi un pētījumu jautājumu, varam iekļaut arī aktualitāti, lai tā pārēja nav tik sausa un garlaicīga. Runājot par darba uzdevumiem, tātad cik darbam ir uzdevumu, tik arī darbā ir nodaļas, un arī darba uzdevums iekļaujam pilnā apjomā, lai viss ir skaidrs. Runājot par pētījumā izmantotajām metodēm, arī tās iekļaujam visas, cik mums darbā ir bijušas, bet cenšamies īsi aprakstīt, ko mēs esam analizējuši. Par literatūru šeit varam redzēt, ka esmu uzrakstījusi par to, kāda literatūra tika analizēta, par kontentu analīzi, kad, cik ilgi. Un par intervijām runājot, esmu iekļāvusi arī to, ar ko veicu intervijas. Tātad runājot par pētījumu objektu, arī šeit varam redzēt, ka esmu iekļāvusi nelielu vizuāli un īsu informāciju par konkrēto institūciju. Un par pētījumu galvenajiem rezultātiem šeit esmu iekļāvusi to, kas nāca no pētnieciskās daļas, proti par to, kāda bija kultūras ministrijas komunikācija sociālajos, šobrīd jau ir mēdīji, nevis tīkli, par to, kas tiek izmantots, kas netiek izmantots, par atgriezenisko saiti un citām jūsuprāt būtiskām lietām. Un arī no intervijām izvilku tādus svarīgākos citātus vai domgraudus, ko
manas intervējumās bija teikušas. Secinājumi nav jāiekļauj visā garumā, jo visticamāk jums tie būs diezgan gari. Taču izvēlēties svarīgākos, jūsuprāt, vai būtiskākos, un arī par priekšlikumiem runājot, tie secinājumi, kas tika iekļauti, tiem pretī ir jāliek arī tie priekšlikumi, kas tika formulēti, tātad secinājums, un tam pretī ir priekšlikums. Arī tos neiekļaujam pilnā garumā, tikai izvelkot būtiskāko. Un, protams, paldies par uzmanību, slaids, un arī ieteicams ir pēc paldies par uzmanību iekļaut vēlreiz titulu slaidu, lai tad, kad komisija uzdod jums jautājumus, lai nav jāmeklē darba tēma atkārtoti.